Kas ir frekvence? Vai tā ir īsta, vai tā vispār eksistē, vai tomēr tas ir kaut kāds mīts un mārketinga triks? Šodien parunāšu par to. Mani sauc Diana Kudrjašova, esmu certificēta personības izaugsmes trenere un palīdzu ambiciozām uzņēmējām pelnīt ar savu sirds lietu. Veidot spēcīgu personīgo zīmolu, kuram uzticas un vēlas pievienoties. Un kurš nes naudu. Jo problēma ir tāda, ka ir ļoti daudz talantīgu, gudru, spējīgu cilvēku. Bet viņiem ir maz naudas, jo ir bailes atklāties pasaulē, drosmīgi paziņot par sevi un to, ko viņi dara. Tad, lūk, es esmu tas cilvēks, kas palīdz savienot sirdi ar naudu, jeb garīgo ar materiālo. Jo šīs divas lietas iet roku rokā. Bez viena nav otra, bez otra nav pirmā. Un kāpēc frekvence? Kāpēc es šodien vēlos parunāt par to? Jo personīgais zīmols un mūsu profesija, mūsu dzīves veids, stils, ko mēs nesājam, ko mēs klausamies, ko mēs ēdam, tam visam ir kaut kāda frekvence. Ir pierādīts, ka skaņai ir frekvence, ir pierādīts, ka ūdens ietekmējas no frekvences, ir pierādīts, ka gaismā ir daļiņas, kuras arī ir ar kaut kādu frekvenci. Drēbēm ir frekvence. Mūsu ķermenim ir frekvence augstāka, zemāka, intensīvāka, mazāk intensīva, un tās ir mūsu emocijas. Un arī mūsu personīgiem zīmolam ir frekvence, kurai vai nu vēlas, vai nevēlas pievienoties. Es šo video izlēmu ierakstīt, jo pēdējā laikā ļoti bieži pērku jaunas drēbes. Un viena dāma man tā arī pateica, ka drēbēm ir sava frekvence. Kvalitatīviem, dabīgiem materiāliem frekvence vienmēr būs augstāka nekā sintētikai. Tieši tāpēc cilvēki ar gadiem pieaugot viņu apziņas līmenim un līdz ar to, protams, arī fizioloģiskajam, bioloģiskajam ķermenim, mēs jūtamies slikti sintētiskajās drēbēs. Es pieļauju, ka daudzas no jums, kas skatās šo video, atceras sev pusaudžu 11 gados, līdz pat 20, varbūt 23, varbūt 25. Kāds kurai tas posms. Un bija ok, jūs neskatījāties uz to, vai tas ir poliesters, poliamīds, kas tas par audumu. Nebija pat laika iedziļināties. Smuki, labi izskatās, tusiņam der, aiziet, velkam, pērkam un tā tālāk. Tad man bija tieši tāpat. Varbūt kādai no jums, ja tā bija, lūdzu uzrakstiet komentārā, lai es saprotu, ka es neesmu vienīgā. Bet kaut kad, es neatceros tieši to posmu gados, bet sākās tāds posms manā dzīvē, kad es sāku just to, ka manam ķermenim nepatīk, kad viņam pieskaras sintētika. Un ar gadiem, pēdējos 5 gadus es to izjūtu ļoti spēcīgi, un es arī pērku vairāk dabīgu audumu drēbes un mēģinu skatīties tiešām uz to, kas tur ir iekšā. Un tikai nesen es sapratu, kāpēc. Kāpēc man vienkārši intuitīvi bija nērti pat aiztikt sintētiskos materiālus, jo mans apziņas līmenis mainījās. Mainījās mana frekvence. Līdz ar to tās sintētikas frekvence vairs īsti neatbilst man. Līdz ar to es ar viņu jūtos nērti. Man nav komfortabli viņas klātbūtnē, man nav komfortabli, ka viņa ir ar mani, uz mana ķermeņa un tā tālāk. Lai gan, protams, ir kaut kādi sintētiski audumi, kuri ir ļoti kvalitatīvi un viņi ir ok uz auguma. Arī tā tas var būt. Šis ir tāds viens piemērs, kas ir no manas dzīves. Es aicinu nedomāt tikai melns vai tikai balts, ir miljonus pelēkie toņi. Vienkārši es dalos ar savu pieredzi un ar savām zināšanām. Tieši saistībā ar frekvenci šīs tematikas ietveros, ko es gribu šodien jums nodot. Un tā ir frekvence personīgajā zīmolā. Un kāpēc vispār cilvēki vēlas kaut kādam zīmolam pievienoties un citam nē?
jo tur iekšā ir frekvence. Ja mēs paskatāmies personīgo zīmolu, piemēram, manu personīgo brendu, kur ir mana seja, mans imidžs, mans dzīvesveids, manas vērtības, manas jēgas, kuras es katru dienu aiznesu cilvēkiem caur Instagram storijiem, caur live video, YouTube, rīliem un citiem dažādiem avotiem. Arī šis video, ja, viņš translē kaut kādas manas domas, manas jēgas, manas vērtības un tā tālāk. Un cilvēkiem, kuriem tas rezonē, kuri grib paņemt daļu no manis, kuri grib sasniegt to, ko, piemēram, šodien esmu sasniegusi es, viņi grib pievienoties manam personīgajam brendam, caur produktiem, kurus es radu. Jo, draudzēties ar visiem es nevaru tīri tā iemesla dēļ, ka vienkārši cilvēku ir pārāk daudz. Ja, ir kaut kādas klientu un piegādātāja attiecību robežas, limiti, noteikumi un tā tālāk, un mēs nevaram ar visiem draudzēties. Neviens nevar ar visiem draudzēties. Un tieši tāpēc manam personīgajam zīmolam ir vairāki produkti, caur kuriem jūs varat pievienoties manai personībai, manam personīgajam zīmolam. Un tas ir absolūti normāli. Tas arī, principā, viss, ko es tagad jums pastāstīju, paskaidro to, kāpēc mēs vispār iepērkamies. Kāpēc es nopirku šo žaketi? Jo man patīk tās vērtības un koncepts, ko pārstāv tas brands. Mani tas saista, un es gribu pie viņiem nākt atkal un atkal, jo viņi man iedod tieši to, ko viņi stāsta. Ka viņu misija ir atvieglot cilvēku dzīves ar kaut kādu basic garderobi, kuru tu vari pievilkt jebkur, jebkā un aiziet uz jebkuru pasākumu. Un man tas ļoti norezinēja, un es pie viņiem iepērkos. Tieši tāpat kā, piemēram, es nesen izgāju apmācības pie viena no saviem mentoriem, Aleksandras Beļakovas. Viņa ir ļoti populāra, zināma jau dāma. Es viņai sekoju jau sen. Un es zinu, kā viņa uzbūvēja savu personīgo brendu. Un cik es esmu visu to vērojusi, protams, ka es jau vien vērojot bez maksas, esmu daudz ko no viņas paņēmusi. Taču pēdējā laikā es sapratu, ka es vēlos no viņas pirkt produktus. Un tur, kur es biju, es samaksāju vairākus tūkstošus par viņas produktu, dabūju dāvinā šo un vēl kaut kādas lietas, kuras es tomēr nelietošu, bet šo te pašprogrammēšanas dienas grāmatu es noteikti atstāšu kā piemiņu sev, ka es esmu bijusi pie viņas VIP grupā un esmu saņēmusi no viņas enerģiju. Es esmu bijusi viņas frekvencē, jo pēc būtības tā informācija par personīgo zīmolu, par pašprogrammēšanu, par naudas mindsetu, tā informācija plus mīnus jau ir tāda pati, ko stāstu es un citi koči, personības izaugsmes treneri. Kopumā informācija visur ir viena, bet unikālā cilvēka frekvence, viņa personība, viņa vērtības, viņa dzīves jēgas, kuras viņš saprot, izprot, izdzīvo un nodod caur saviem produktiem, ir tas, par ko cilvēki maksā. Un es samaksāju šos 1000 eiro ne jau par informāciju, bet par to, lai pabūtu šī cilvēka laukā un caur balss ziņām, caur aplīšiem telegramā, caur Zoom sazvaniem, lai es paņemtu viņas domāšanas veidu. Un es pie viņas eju nevis tāpēc, ka viņa zina X informāciju par personīgo brendu, par pašprogrammēšanu vai par naudas mindsetu. Nē, es pie viņas eju, jo viņa vibrē citās frekvencēs, kurās gribu būt es, bet šobrīd kaut kādu iemeslu dēļ neesmu. Viņa apgroza miljonus dolāru, viņa dzied, viņa ir zvaigzne, viņa ir kļuvusi par zvaigzni, viņa ir izveidojusi ģimeni, viņa dzīvo Amerikā un tā tālāk. Un kaut kādas daļas, es nesaku, ka es tieši tā gribu, bet ir kaut kādas daļas, tās vērtības būt lielākai, būt plašākai, būt ietekmīgākai, būt zvaigznei, man tas rezonē. Tieši tāpēc es eju pie šī cilvēka un pērku viņa produktus, es dodu viņam naudu, jo nauda ir vienkāršākais veids, kā pieslēgties šai frekvencei
un burtiski saīsināt ceļu uz savu mērķi. Un šeit ir pats svarīgākais zināt, kur tu gribi nonākt. Lūk tā, frekvence. Izdomāts vai mīts vai mārketinga triks. Es teiktu, ka tas ir labs mārketinga triks, bet tā ir absolūta taisnība. Un tikai mēs ar savu apzinātību un saviem filtriem spējam saprast, kurai frekvencē mēs gribam pievienoties un kādu rezultātu mēs gribam saņemt. Kādam brendam mēs gribam pievienoties. Ja? Zāra arī milzīgs brands. Ja? Vai jūs gribat viņam pievienoties? Vai jūs vispār zinat šī brenda vērtības? Kā šis brands top? Vai jūs zinat, kā top Gucci, Dior, vai jūs zinat, kā top tas pats Mango veikals? Un tad, kad jūs papētat zīmolus, kad jūs papētat viņu vērtības, viņu dzīves stāstu, es teiktu, jūs domāsiet savādāk un jūs sapratīsiet, kāpēc vienā vietā jūs gribat iepirkties un otrā vietā nē. Tieši tāpat kā vēl viena lieta par brendu mārketingu. Kāpēc ir ļoti vērtīgi pieslēgties, un atkal pēdiņās pieslēgties kaut kāda brenda frekvencei un asociēt sevi kā daļu no šī brenda. Un tā ir tīrākā psiholoģija. Pirmkārt, piemēram, man ļoti patīk Gucci. Man patīk Gucci nevis tāpēc, ka tas ir Gucci, bet tāpēc, ka man vienkārši vizuāli viņš patīk. Un tad, kad es sāku interesēties tieši par šo te psiholoģisko aspektu personīgā brenda būvēšanā, es sāku pētīt vispār to Gucci stāstu. Un es sapratu, jā, man rezonē, man patīk tas vibes, man patīk tas, kas tur ir iekšā. Un es pērku viņu produktus. Un es rādu, ka es pērku viņu produktus. Man patīk, ka mani asociē ar to brendu. Un tas ir, pirmkārt, mani asociē jau ar to brendu, tāpēc, ka cilvēki, kas mani vēro, kas mani zina, viņiem Gucci asociējas ar Diānu, Diāna ar Gucci. Tas ir viens otrs. Enerģētiski mēs pieslēdzamies šiem te brendiem. Enerģētiski es esmu pieslēgusies egregoram Gucci. Tur ir ļoti daudz naudas. Tur ir nenormāli daudz naudas, jo, lai Gucci kļūtu par Gucci, tur bija ļoti daudz mārketinga un ļoti daudz naudas, lai tas mārketings notiktu. Lūk tā, viss ir enerģija, viss ir frekvence. Jautājums ir tikai tajā, vai mēs mākam to izmantot. Gaidu jūsu komentārus, lūdzu dalieties ar šo video, man tas tiešām ir ļoti svarīgi. Un noteikti tiekamies nākošajos. Atā!